Tas, ko es šeit rādīšu, to nevajadzētu atkārtot ar nezināmiem zirgiem. Bet es gribētu laust vienu stereotipu. Un tas stereotips ir tāds, ka tajā brīdī, kad mēs pieejam zirgam no aizmugures, zirgs uzreiz spēr. Tā gluži nav. Zirgam ir 360 grādu redze. Viņš redz sev visapkārt. Viņam ir divas aklās zonas. Viena aklā zona ir tieši šeit, astes galā. Otra aklā zona, mēs šobrīd neredzam, bet tā ir zirgam tieši starp acīm. Dante, parādi, tieši šeit. Dante šobrīd nerādīja, Dante šobrīd mūs ignorē. Tā ir tā otra aklā zona. Un tāpēc, tādā brīdī, kad mēs zirgam ejam klāt un tuvojamies aizmugurē, mēs viņu par brīdinām. Dante, es iešu šeit. Es viņu pabrīdinu. Un viņš tikai drusku pagriežot aci galvu uz sānu, viņš uzreiz mani redz, un viņš ir gatavs, ka es būšu šeit, un viņš man nestvers. Bet, protams, tajā brīdī, kad mēs strauji pienāksim zirgam klāt klusums, mēs pieejam strauji klāt, viņš nav brīdināts, tādā brīdī zirgs var nobīties, sevi aizsargāt un mūs spērt. Tā viņam tā daba ir radījusi.